Dieva mērķi mūsu dzīvei, mums paredzētajā, pārākajā ceļā. Pirmais mērķis – iepazīt Jēzu Kristu un viņa mīlestību, būt Kristu, sasniegt Dieva mīlestību. Kad mēs iepazīstam Kristu, mēs iepazīstam Dieva sirdi. Kad mēs paliekam mīlestībā, mēs paliekam Dievā un Dievs mūsos. Otrais mērķis – pielūgt Dievu garā un patiesībā caur Jēzu Kristu. Trešais mērķis – paust Dieva varenos darbus, viņa brīnišķīgās īpašības, viņa uzvaru caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Sludināt mūžīgo Dieva valstības evaņģēliju par pestīšanu Jēzu Kristu. Ceturtais mērķis – kļūt bagātiem ar garīgām dāvanām draudzes celšanai. Piektais mērķis – kopā ar ticīgajiem Kristu būt par vienotu spēcīgu Jēzus Kristus armiju, bruņotu ar visiem Dieva ieročiem un sastādīt vienu miesu Kristu ar vienu mērķi – Kristus vadībā iznīcināt velna darbus un nest Dieva dzīvību, glābt cilvēkus un nostiprināt Dieva dzīvības valstību. Ejot cauri tūkstnesim, radīt ziedošu dārzu, atnesot Dieva dzīvību. Ejot garām drupām, būt par cilvēku likteņu atjaunotājiem. Sestais mērķis – uzcelt no sevis pašiem garīgu namu, kopā ar Jēzus Kristus draudzi, Dieva mājokli un piedalīties debesu pilsētas Jeruzalemes celšanā, ņemot dalību sevis un savu tuvāko celšanā, Jēzus Kristus vadībā. Septītais mērķis – sagatavot sevi kopā ar draudzi, Jēzus Kristus vadībā kā vienu Kristus miesu, būt par Jēzus līgavu, svētu, pilnīgu, nevainojumu, bez straipiem un kļūdām. Un ja mēs mūsu pārākajā ceļā ar Jēzu Kristu saņemsim godu ciest Kristus vārda dēļ, mēs piedalīsimies Kristus ciešanās, un viņš cietīs kopā ar mums, un tā kunga godība mūs pavadīs. Pāvila vēstule romiešiem 8. nodaļa, 17. 18. pants. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Pirms Jēzus bija uzsācis savu kalpošanu kā cilvēks uz zemes, Sātans gribēja nošķirt Jēzu no vienotības ar Dievu, atraut viņu no Dieva gribas, iztraucēt viņam nest pārāku priestera kalpošanu, aptumšot viņa acis caur kārdinājumu, lai Jēzus neredzētu mērķi, lai Jēzu nogalinātu priekšlaicīgi. Sātans vēlas arī mūs novērst no ceļa, caur vilinājumiem un kārdinājumiem, lai aptumšotu mūsu acis, nolaupītu mums redzējumu, atņemtu mums mērķi, lai mēs neraudzītos to kungu un neietu pa Dieva sagatavoto mums pārāko ceļu vienotībā ar kungu Jēzu. Bet Dievs ir davājis mums savus dzīvības vārdus mūsu uzvarai. Sātans kārdina uz grēku, bet kad mēs iepazīstam Dieva mīlestību, kad to sasniedzam un pieņemam, tad mēs varēsim uzvarēt pasaules kārdinājumus. Kad mēs glabājam Dieva vārdu savā sirdī un dzīvojam no tiem, tad mums ir uzvara tāpat kā Jēzus uzvarēja Sātanu un viņa melus ar Dieva vārdiem. Mateja evaņģēlijs 4. nodaļa no 1. līdz 11. pantam. Tad gars
Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja: atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību. Un viņam saka: to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūgsi. Tad Jēzus viņam saka: atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja. Un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Kārdinājumā Jēzus nepakļāvās Sātanam, bet uzvarēja Sātanu ar Dieva vārdiem, pasludināja Dieva vārdus un pakļāvās šiem vārdiem tā, ka Sātanam nācās atstāt Jēzu. Kungs Jēzus ir parādījis mums priekšzīmi, kā viņš uzvarēja kārdinājumus un domas, ko sūtīja Sātans. Jēzus glabāja Dieva vārdus un runāja Dieva vārdus savai un mūsu uzvarai katrā situācijā un rīkojās pēc šiem Dieva vārdiem, ko viņš citēja. Jēzus ir paraugs mums, kā rakstīja apostols Pāvils: dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Pāvila 1. vēstule Korintiešiem 11.1. Sātans piedāvāja Jēzum saņemt piesātinājumu un apmierināt izsalkumu caur akmeņiem, to, kas nespēj dot piesātinājumu. Mēs nelietojam akmeņus uzturā. Protams, Sātans motivēja Jēzu uztaisīt brīnumu no akmeņiem, lai tie kļūtu par maizi. Tā arī mums Sātans var sūtīt dažādas vēlmes, lai mēs meklētu gandarījumu tādās lietās, kas nevar dot īstu piesātinājumu un nevar dot labumu. Tikai Dievs un viņa pieņemtie dzīvības vārdi un to pildīšana dot patiesu apmierinājumu, gandarījumu, baudu, mūžīgo piesātinājumu un dzīvību ar pārpilnību. Psalms 34.9. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Psalms 17.15. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā, jeb baudīšu tavu attēlu. Jāņa evaņģēlijs 4.34. Jēzus viņiem saka: mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Jēzus saņēma uzturu un piesātinājumu caur Dieva gribas izpildīšanu, caur Dieva darba darīšanu un tā pabeigšanu. Kurās lietās Sātans jūs pamudina meklēt gandarījumu un piesātinājumu? Ar kādiem Dieva vārdiem jūs iegūstat uzvaru pār šo kārdinājumu? Sātans pamudināja Jēzu kārdināt Dievu, pārbaudīt, vai Dievs viņu pasargās, ja viņš pārkāps Dieva noteiktu zemes pievilkšanas spēka likumu, jo Dievs taču dara brīnumus. Bet ja darīt kaut ko, kas iet pretrunā ar Dieva noteiktiem principiem, gaidot, ka Dievs pasargās,
tad tā būs Dieva kārdināšana, bet Dievs pret saviem vārdiem nekad neiet. Viņš ir uzticams un patiess Dievs, savus vārdus izpilda precīzi līdz katrai detaļai. Sātanam bija mērķis nogalināt Jēzu, paužot viņam Dieva apsolījumus, kas neiederējās šajā situācijā, lai Jēzus pats sevi nogalinātu, nolaižoties zemē no augstuma. Sātans ir melis, zaglis un slepkava. Padomājiet, kādā veidā, ar kādu kārdinājumu vai kādu grēku Sātans mēģina jūs nogalināt. Ar kādiem Dieva vārdiem jums ir svarīgi uzvarēt Sātanu un šo kārdinājumu šajā situācijā? Kārdinātais Sātans parādīja Jēzum visas pasaules valstis un to godību, lai Jēzum rastos vēlme tās dabūt, piedāvājot nosacījumu to iegūšanai, pielūgt Sātanu. Dievs pārbauda mūsu sirdis, pēc kā mēs tiecamies, ko pielūdzam, ko meklējam, vai lietas, vai godu, vai cieņu, vai arī mēs meklējam godu Dievam, lai viņš būtu it visā paaugstināts un pagodināts. Padomājiet, pēc kā jūs tiecaties, ko gribat visvairāk, kādas vēlmes jums stāv pirmajā vietā. Vai jūs tiecaties iepriecināt to kungu vienmēr visos savos darbos? Būdams kārdināts, Jēzus izrunāja Dieva vārdus un rīkojās pēc šiem vārdiem. Viņš nepaņēma akmeņus, lai sevi pabarotu, nekārdināja Dievu un nepielūdza Sātanu, bet padzina Sātanu, sakot, atkāpies Sātan. Mateja evaņģēlijs 40. Un Sātans viņu atstāja. Sātans vēlējās, lai tās domas, ko viņš sūta, iesakņotos Jēzus prātā un veicinātu Jēzus rīcību pret Dieva vārdiem, bet tas savukārt traucētu Jēzum izrādīt Dieva īpašības, jo Jēzus pieņēma cilvēka ķermeni, bija saskāries ar kārdinājumiem un ciešanām, ar ko saskaras cilvēks un kas cilvēkam ir jāuzvar. Un mēs esam aicināti izpaust Dieva īpašības, kaut gan mēs arī atrodamies ķermenī, miesā, bet Jēzus padzina Sātanu, un mums ir svarīgi nepieņemt domas no Sātana, bet padzīt viņu ar Dieva vārdiem, ar uzbrukumu, uzstājīgi un ar varu Jēzus Kristus vārdā. Kad Sātans caur Pēteri teica Jēzum neiet uz ciešanām, bet sevi pažēlot, Jēzus arī padzina Sātanu, lai Sātans neietekmētu viņa domāšanu. Jēzus izvēlējās neskatīties uz situāciju tā, kā cilvēks skatās, bet izvēlējās domāt tā, kā Dievs domā. Mateja evaņģēlijs 16, no 21. līdz 24. pantam. No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem, no augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tikt nokautam, un 3. dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu savrup un iesāka viņu brīdināt, sacīdams, lai Dievs pasargā, kungs, ka tev tas nenotiek. Bet viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib sekot man, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jēzus atraidīja gan Sātanu, gan domas, ko Sātans sūtīja. Ievērojiet, domas, ko Sātans sūtīja, Jēzus attiecināja uz cilvēku domām, sakot,
jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Sātans jebkuram cilvēkam cenšas uzsūtīt cilvēciskas domas, lai cilvēks uz visu skatītos un domātu tā, kā šajā pasaulē domā, cilvēciski, lai meklētu cilvēcisku izdevību un labumu šajā pasaulē. Lūkas evaņģēlijs 16:15, bet Jēzus tiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis. Jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Vai jūs pamanāt, ka domas un vārdus sūta Sātans? Ko jūs darāt, lai atšķirtu, vai domas ir no Dieva vai no Sātana? Jēkaba vēstule 1. nodaļa no 12. līdz 25. pantam. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldaities, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības sēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmie. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tilīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Apostuļu darbi 5. nodaļa no 1. līdz 11. pantam. Bet kāds vīrs vārdā Ananija ar savu sievu Safiru pārdeva savu īpašumu un ar sievas ziņu paturēja sev daļu maksas un kādu daļu atnesis, nolika to pie apostuļu kājām. Tad Pēteris sacīja, Ananija, kāpēc Sātans piepildīs tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un paturēji sev daļu tīruma maksas? Vai tas, tavs būdams, nevarēja tavs palikt un vai arī pārdots, tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmis vai esi ievietojis, iekārtojis tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Dzirdēdams šos vārdus, Ananija pakrita un nomira, un lielas bailes pārņēma visus, kas to dzirdēja. Bet jaunekļi piecēlušies to apkopa un ārā iznesuši apglabāja. Pēc kādām 3 stundām ienāca arī viņa sieva, nezinādama, kas bija noticis. Tad Pēteris viņai teica, saki man, vai jūs šo tīrumu par tādu maksu esat pārdevuši? Un viņa atbildēja, jā, par tādu. Bet Pēteris viņai sacīja, kāpēc jūs savā starpā esat norunājuši kārdināt tā kunga garu? Redzi, to kājas, kas tavu vīru apglabājuši, ir durvju priekšā un iznesīs arī tevi. Tūdaļ tā nokrita pie viņa kājām un nomira. Jaunekļi ienākuši atrada to mirušu,
iznesa viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Ar kādiem Dieva vārdiem Ananija varētu uzvarēt Sātanu un viņa sūtītās domas? Ir svarīgs jūsu lēmums. Es nepieņemšu un neglabāšu savā sirdī domas no Sātana, bet padzīšu Sātanu ar Dieva vārdiem Jēzus Kristus vārdā. Es pastāvīgi krāšu un vairošu Dieva vārdus savā sirdī, lai atšķirtu, kas ir Dieva griba. Es meklēšu gandarījumu un piesātinājumu Dieva vārdu izpildīšanā. Ir svarīgi nožēlot katru grēku. Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā es lūdzu piedod man, ka es meklēju piesātinājumu kaut kur citur, nevis tavos vārdos. Piedod, ka tevi kārdināju. Piedod, ka es meklēju izdevību un cieņu sev, nevis tev. Lūdziet un izsakiet pateicību Kristum. Kungs Jēzu, es tev pateicos par to, ka tu man esi parādījis priekšzīmi, kā man uzvarēt Sātanu ar Dieva vārdiem. Es tev pateicos par to, ka tu esi izgājis savu ceļu līdz galam, un arī es ar tevi varēšu iziet savu ceļu un man nolikto sacīksti līdz galam ar tavu pilnīgu prieku. Pateicos tev par to, ka tu pats esi uzvarējis Sātanu ar savu nāvi, lai es brīvībā un uzvarā sekotu tev, dzīvotu no ikatra tava vārda un uzvarētu visos apstākļos ar taviem vārdiem, tos izpildot. Es tev pateicos par to, ka tu dodi man tavus vārdus katram dzīves apstāklim un situācijai. Pateicos par to, ka no tevis nekas nav apslēpts. Tu zini visu un vari just man līdzi visās dzīves situācijās, zinādams, kā tas ir būt par cilvēku. Ticībā es pieņemu tavu spēku un žēlastību, lai dzīvotu no ikatra tava vārda. Ticībā es pieņemu tavu spēku un žēlastību, lai ticībā uz tevi dzīvotu, paklausot tev vienmēr un nobeigtu savu ceļu ar panākumiem tavam godam. Āmen. Noteikti atrodiet vēl 10 iemeslus, par ko jūs varat tagad pateikties Dievam. Pārbaudiet katru savu vārdu, darbību un domu, vai tie saskan ar Dieva vārdiem.